Lūkas evaņģēlijā ir kāds stāsts par vīru, kuram bija ļoti laba raža. Un tad viņš pie sevis jautāja, ko es darīšu ar šo lielo ražu. Un tad šis vīrs sacīja, es zinu, ko es darīšu. Es noplēcīšu vecos šķūņus un uzcelšu jaunus. Un tad sacīšu savai dvēselei, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Mēs jau vairākas svētdienas esam aicināti domāt par gara augli, par 9 gara augļu kvalitātēm. Un esam domājuši iepriekšējās svētdienās par mīlestību un par mieru, un šajā svētdienā domāsim par prieku. Tā kā šis vīrs, kuram bija liela svētība, sacīja, ēd, dzer, priecājies. Bet, Jēzus saka, tu bezprātīgais, jo šajā naktī tu stāsies Dievu priekšā. Un kam tad viss paliks, ko tu esi sakrājis, jeb kāda tam būs vērtība? Un tāpēc, domājot par prieku, šajā svētdienā savas domas virzīsim 2 virzienos. Kas ir laicīgs, jeb cilvēcīgs un pārējošs prieks, un kas ir mūžīgs, garīgs, jeb kristīgs prieks. Par to domāsim šajā svētdienā Mateja dievnamā, 9:30 un 11:30, gan klātienē, gan attālināti. Visi esiet laipni gaidīti un priecāsimies satikties.